Labs rīts visiem. Tikko noskrēju savu foršo rītu skrējienu šeit parkā Katalonijā, Žironā, kur dzīvojam. Te ir kolosāli. Un šodienas tēma par to, ka mēs varam visādos veidos justies kolosāli. Es noskrienu rekur un jūtos vienkārši ideāli. Tāds enerģijas būsts, vai ne? Kolosāli, kolosāli. Varam arī kolosāli justies, darot visādus meditācijas, piemēram, kundalīni joga. Tur cilvēks iemācās tā uzbūstot savu iekšējo enerģiju un atrasties tajā visā. Tas vienkārši ir kosmos, tev liekas, wow! Un tad tev gribas aizbēgt it kā pat no parastās dzīves. Un tā, mani draugi, tā ir tā lieta, par ko es gribēju runāt. Tas ir tas slasts, jo aizbēgt ir vienkārši. Tāpat kā varam aizbēgt, kā teikt, alkoholā, filmās, visādās citās aizmiršanās, jā, tāpat arī var aizbēgt visādās šitādās garīgajās praksēs, jā. To enerģiju uzbūstot, izjust, tas ir tik ideāli un kolosāli. Bet, ja tu savā īstajā, reālajā dzīvē nedari, nepieņem lēmumus un nedari konkrētas darbības, kas vienmēr ir grūti, tad tas viss arī paliek tā aizbēgšana. Tā kā nāc pie manis izaugsmesterapija.com, es tev parādīšu, kā to sākt pa īstam piemērot dzīvē.